Rīta kafijā LV svaigas aktuālas ziņas. Pirms dažām dienām lielu rezonanci sociālajos tīklos izraisīja kāds tiesu izpildītāja nosūtīts dokuments kādai personai par parādu, kura apmērs bija 77 centi. Par padarīto darbu, tas ir parāda piedzīšanu un šī dokumenta sastādīšanu, tiesu izpildītājs tagad pieprasīja 50 eiro un 24 centus. Vai tiešām šāds summas pieaugums ir adekvāts un likumā noteikts? Lūdzām viedokli zvērinātai advokātei. Spriedums tas gluži nebūs, tās būs tiesu izpildītāja veiktie aprēķini. Patiesībā, izvērtējot šo situāciju, nekādas pārmetumus tiesu izpildītājiem es izteikt nevaru, jo tiešām tiesu izpildītājs šajā aprēķinā ir iekļāvis minimālās likumā paredzētās pozīcijas. Ja? Un tātad vislielākās pozīcijas šeit ir viņa amata atlīdzība, kas ir norādīta 35,57 eiro, un amata atlīdzības takse procentos, kas ir papildus vēl 12 centi. Likumdevējs ir noteicis tiešām, ka līdz noteiktai summai tiesu izpildītājiem šajā konkrētajā gadījumā līdz 71 eiro, viņam ir amata atlīdzība 35,57 eiro. Tā kā šī summa ir parādīta pareizi. Papildus šajos noteikumos ir noteikts, ka tiesu izpildītājs ir tiesīgs paņemt ne tikai šo konstanto amata atlīdzību, bet ir tiesīgs paņemt arī amata atlīdzību, kas ir izteikta procentos. Šajā konkrētajā gadījumā tie būtu 15% no faktiski atgūtās summas, attiecīgi no 77 centiem, tie ir 12%. Tā kā tiesu izpildītājs ir visu pareizi rīkojies atbilstoši normatīvajam regulējumam. Varbūt šeit varētu pacelties divi jautājumi par to, vai šāda atlīdzība konkrētajā gadījumā ir samērīgi noteikta likumā, kaut vai pirmkārt jau no tā viedokļa, kāpēc ir šī divas pozīcijas, diva veida atlīdzības, jo pieņemsim, ja mēs salīdzinām ar maksātnespējas procesu administratoriem, kuri kaut kādā konkrētā gadījumā arī pilda šos tiesu izpildītāja funkcijas, tad viņiem ir tikai šī procentos izteiktā atlīdzība. Viņi gan ir bišķiņi savādāk, bet principiāli šī procentos izteiktā atlīdzība. Otrs piemērs varētu būt valsts noteiktais apmērs gadījumos, kad juridisko palīdzību sniedz zvērināts advokāts un tas tiek apmaksāts no valsts. Tad šāda dokumenta sastādīšana pēc šiem valsts noteiktajiem kritērijiem būtu sasniegtu 25 eiro. Tiešām te ir jautājums par to, vai šī amata atlīdzība par šāda darba veikšanu ir samērīga. Tas varētu būt šis sāpīgais jautājums, ir tas, kāpēc šim cilvēkam nav izdevies šo summu samaksāt labprātīgi. Lielākajā daļā gadījumu tomēr cilvēki paši ir vainīgi pie tā, ka viņi neaiziet uz šīm pasta iestādēm un neizņem, viņiem nav laiks vai kaut kādi citi iemesli. Bet pie šiem 77 centiem es esmu pārliecināta, ka privāta persona nevērstos pie tiesu izpildītāja. Jo, kā mēs redzam arī no šī aprēķina, tad mēs redzam, ka lai nodotu šos 77 centus piespiedu izpildē, viņiem bija jāsamaksā 2,85 eiro. Tad, trīskāršā apmērā viņiem bija jāsamaksā. Man izskatās, ka šīs izpildu raksts
ir saistītas tieši ar kaut kādām piedziņām valsts labā, kas ir atbrīvot no valsts nodevu samaksas. Tādēļ, teiksim, viņiem acīm redzot tā pieeja nav no tādas pozīcijas, ko mēs iztērējam, lai atgūtu šos te centus. Pareizi saprotu, ka likumā nav noteikta summa, no kuras tiesu izpildītājs var sākt piedzīt parādu. Nē, likumā tāda summa nav noteikta. Tas nozīmē, ka var piedzīt parādu arī, piemēram, par 30 centiem. Tieši tā, tātad parādi ir jāatgriež. Cik ilgā laikā viņam parāds ir jāsamaksā? Viņam ir jāsamaksā 10 dienu laikā no sprieduma spēkā stāšanās dienas. Ja viņš šajos 10 dienu laikā neiekļaujās, kā jau es minēju, varbūt viņam vienkārši nebija informācija par to, kur tad viņam tie 77 centi ir jāsamaksā, tad, diemžēl, tiek nodots tiesu izpildītājam. Rīta kafija LV.